Labdien visiem! Šodien mums ir Audi ar tādu interesantu problēmiņu, kad aķis lādējas ārā. Bet interesanti ir tas, kādā veidā viņš lādējas. Man šitā vēl nav bijis. Kā varam redzēt, tad šobrīd ir sataisīts te visāds aplis tāds. Es varu pastīties, cik reāli šobrīd ir patēriņš, un tas interesantākais tas, ka tas patēriņš mainās. Viņš ir, 0,04 to var atuzstīt par normālu patēriņu, teiksim, stāvot. Bet ir brīži diezgan cikliski, kad redzam, kad aiziet uz 0,3 principā ampēri, kas ir stipri pa daudz. Paliek jautājums, kas to dara. Es šim auto izņēmu pirms tam slepeno slēdzi, un it kā tā vismaz saka, pēc tā sākās šitā kā problēma, ka viņš lādējas ārā. Slepenais slēdzis bija taisīts uz aizdedzes tā kā plusa ķēdi. Grūti pateikt, kā tas varētu ietekmēt šo te jautājumu, jo it kā aizdedze šobrīd ir izslēgta. Bet, ej tu zini, jā. Man ir divas versijas. Vai, ir vēl kaut kāda pretaizdzīšana, kas tur ģorgājas tagad, vai ir otrs variants, kad ir vienkārši, kamēr bija tas slepenais slēdzis, tikmēr kaut kas nedabūja barošanu, izslēgts aizdedzes un izņemts atslēgas, kas tagad ir ticis pie barošanas un taisa te kaut kādus strikus. Kaut kā trāk gribējās redzēt vizuāli to skatu, uzliku šīs te ampēru mērāmās. No sākuma kaut kā man te negāja īsti, likās, ka neņem tā kā tik mazus tos. Paņēmu vēl paralēli uzliku lampu, lai ir kaut kāds patēriņš no tās vēl. Tas reāli dzīvē šobrīd tas izstāst šitā. Reāli dzīvē tas izstāst šitā, izstāst kaut kā cikliski, mēģina kaut kas ieslēgties vai vienkārši ieslēdzās, bet kas tas ir, man nav nejausmas, godīgi sakot. Bet izstāst, jā, ka tas ļoti tā konkrēti un cikliski notiek. Teorētiski to problēmu es atradis. Tas ir radio, kas, tagad tiešā veidā taisa šito triku. Protams, paliek jautājums, vai tas radio un tur navigācija radio ir kopā, vai tas te patēriņš ir radio plates iekšējais patēriņš vai kaut kas ārēji, viņi pa kalnu līniju, piemēram, bakst augšā, vai otrs variants, kad nezinu. Kaut kā tā saprast, vai tas ir tieši šīs konkrētās kastes patēriņš un konkrētās kastes, teiksim tā, iegriba tur kaut ko ieslēgties un tā tālāk, vai tas ir kaut kas vēl, kā to varētu pārbaudīt. Pat nezinu, pastīšos, vai tie skan signālos kaut kas tur notiek. Tas laikam arī viss, ko es varētu apskatīties. Paskatījos, tad ieslēdz aizdedzi tajā kalnu līnijā, vai tas signāls te parādās pie magnetols vai multimēdijas, kā viņi varētu nosaukt, un paskatīsimies, pēc cik ilgu laiku viņš pazūda. Mašīna aizslēgta pēc kādas minūtes, varbūt bišķi, 2 maksimums pazūda kanu signāls šajā te. Es nezinu, cik viņām te ir šitam Audi tās kanu līnijas. Tajā te pazūd, bet patēriņš joprojām ir. Gan nokrities. Jā, nokrītās arī radio patēriņš, bet diemžēl tik un tā ir šī te 0,2, 0,02 un lēkā līdz 0,16. Vispār šeit te kaut kāda strāva sēšanas, tā meklēšana ļoti darbietilpīgs process. Viņš jāveic, protams, kaut kāda zināma sistemātika, bet katrā ziņā tas ir sarežģīti ar to, ka, pieņemsim, tagad viss ir apvienots tādos lielos blokos, kā komforta bloks un kaut kas tāds, un, piemēram, kaut vai izņemot drošinātāju loģiski komforta blokām, kas baro
loģiski pie viņa ir pieslēgti 20 patērētāji, un tad pat nevar izzīlēt, kurš no tiem 20 ir tas, kas ēd. Bet tāpēc arī, protams, vairs tāda sistēma īsti nav jēga izmantot to drošinātāju raustīšanu, ja nav konkrēti tāda pārliecība, kurš tas drošinātājs, jo tas viss, piemēram, izraujot komforta blokam drošinātāju un iesprāžot viņu atpakaļ, tas bloks atkal restartējas no jauna, un viss atkal jāgaida tās 20 vai cik minūtes, kamēr mašīna iet gulēt. Un tāpēc tāda metode īsti nav jēdzīga. Parādīšu vienu citu variantu, kas gan daļēji, ir foršāk, jā, bet tur ir viens nosacījums jābūt normāliem drošinātājiem, tādiem, kuriem te galos ir vieta, kur nāk ārā šie te pini augšpusē. Jo te kāpēc šitie te ir slēgto augšpusi, un man tieši tam rādio arī nezinu kāpēc, bet es iespraudu ar aizvērtu augšu. Tā kā mūsdienu mašīnām problēmas ar to, kad vairs nevar izmantot šo te veco laiku metodu, kad vienkārši rauj vienu pēc otru šos drošinātājus ārā, tad arī ir izdomāta nedaudz cita metode. Kāpēc šī drošinātāja raustīšana neder jauniem auto, pat ne jauniem, principā, kā 2000. gada, kad jau ir šis te salona kompis kā minimums, un ir šīs kanlīnijas, tāpēc, kad ir tā, ka daudz bloki, teiksim, par kaut kādu aizdedzes ieslēgšanu, viņi vairs nepienāk tiešā veidā, piemēram, aizdedzes plus, tas iztiek darīts ar kanlīnijām, pienāk signāls, tātad, kad aizdedze ir ieslēgta, un tas izdalās par šo datu maģistrālu uz visiem blokiem, kuriem tas varētu interesēt. Un tad, lūk, pieņemsim, ja mēs raujam vienu, otru, trešo drošinātāju ārā, mēs izraujam, piemēram, drošinātāju, kas atbild par gateway saucamo, kas ir tas sakaru centrs. Mēs viņu iespraužam atpakaļ, un tajā brīdī tas gateways restartējas, un viss šis te auto pusbloki, teiksim, pamostās, un atkal nākas gaidīt pusstundu, kamēr visa mašīna aiziet gulēt, lai tas patēriņš atkal nosēžās zemē. Vienīgais vēl varbūt variants ir tāds, kad, kā es uzskatu, ko var vēl skatīties tīri pēc drošinātāja aprakstu, pieņemsim, ja šitas ir bagažnieka apgaismojums, šis ir, piemēram, salona apgaismojums, skaidrs, tad visticamāk izraujot viņus atsevišķi ārā, nekāda bloka nerestartēsies, bet, tas tāpat ir tās diezgan slīdens jautājums, tāpēc parādīšu citu versiju, kā var to meklēt. Jāsaka, pie viņas ir nedaudz jāpiešaujas, bet es domāju, ka tas ir stipri labāks un drošāks veids. Un tātad šis otrs veids ir mērīt strāvas kritumu uz drošinātāju šīm te piniem, sauksim to tā. Tātad mērīt voltāžu, lai cik tas dīvaini neliktos, bet šajā drošinātāja centrālajā serdē ir kaut kāds sprieguma kritums. Viņš ir maziņš milivoltos, bet tomēr tas norāda uz to, ka drošinātāja plus strāva. Tātad, ja strāva neplūst, šī krituma nav. Un šajā gadījumā varētu būt ap kaut kādiem, viņi krītās zemē tam radio, bet šobrīd varētu būt uz kaut kādiem, es pat nezinu, 0. Tas mazais patēriņš, kas tur arī lēkā, ir 0,3 volti. Un tas arī šobrīd reāli ir, un varam redzēt, ka šī te milivolti arī lēkā līdz šim te patēriņam. Jāsaka, nevajag samulst no tā, kad ja mēs šos te multimetru galus nekur nepieliksim un vienkārši, piemēram, kratam gaisā, redzam, ka visādi mainās tie cipari, bet tas jautājums nostabilizēs tik līdz viņš tiek pielikts kaut kur pie drošinātāja, tad tur tas cipars vairs nekādā veidā nelākām, kustinot šos vadus. Parādīšu tūlīt arī pie kāda drošinātāja pielikšu, kur ir pilnīgi 0, kur ir spriegums pienāk, teiksim, jā. Varam parādīt arī kaut tā. Man liekas, te augšā bija kaut kādi tādi, kur ir zem sprieguma šobrīd pieslēgts aizdedzes, bet parādīšu, ka caur viņiem nekas neplūst.
Jā, un kāpēc multimetrs vēl ir šis, piemēram, viņš nav pārāk pateicīgs strāvs šis noplūdes meklēšanai, tāpēc, ka viņam ir automātiskā izslēgšanās un, piemēram, 3 minūšu laikā viņš, es nezinu, vai 3 minūšu, 10 minūšu laikā viņš izslēdzās. Tas nozīmē, ja es viņu ielieku akumulātoru ķēdē pie paša akumulātora, tad tajā brīdī, kad viņš izslēgsies, protams, viss ķēde pārausies, un es sākšu visu no gala gaidīt tā kā pusstundu. Tā, labi parādīšu tūlīt, kā izstās pie tā drošinātāja, kuram šobrīd nav patēriņš, nekāds neiet cauri. Kā varam redzēt pie šī 30 ampēra, kurš ir šobrīd zem sprieguma, bet kuram nav nekāda patēriņa. Arī šeit miliampēri, ne, bet milivolti šobrīd rādās 0 pilnīgi. Pārlikšu interesi pēc un parādīšu. Atpakaļ uz to te rādio. Un te gan, protams, ir jāskatās tur dažas niansītes, kuras arī pastāstīšu. Es viņu neesmu baigi šo metodu daudz izmantojis. Bet, nu jā, varam redzēt, ka ir šis te milivoltu rādījums laikā līdz tam patēriņam, kāds viņš tur bija no 0 līdz, man liekas, ka 0,3 ampēri bija. Un, kā redzam, šie milivolti staigā līdzi. Nianses ir tādi, ka, protams, labi jābūt labam kontaktam šajā vietā, tāpēc tas adats diezgan stingri jāpiespiež. Tas ir viens, tā ir viena nianse. Un otra nianse, kad, diemžēl, es nezinu, kāpēc šim Audi arī tie mazie drošinātāji nāk bez izvadiem. Tas nozīmē, ka ir, tad viņi ir jānomaina par tādiem te, un tad tikai var kaut ko mērīt. Franču auto arī nāk bez izvadiem šie drošinātāji. Vāciešiem parasti ir šie te ar šo iespēju pamērīt. Tas ir tāda lieta. Protams, pie tā ir, kā teicu, jāpiešaujās, un vēl tāda nianse, kas gan ir tīrā fizika, bet tātad, jo šis drošinātāja nomināls būs mazāks un tievāks būs šis centrālais tiltiņš starp abām pusēm, jo izteiktāk būs šī te milivoltu izteiktāks tas rādījums, tātad šobrīd ir 0,5 ampēri plūst ķēdē un ir 8 milivolti. Man šķiet, ka ar 15 ampēru drošinātāju tur bija kaut kādi, bija principā 1:1, tad bija kaut kādi 5 milivolti. Un tagad ceļot to amperāžu augšā, mēs varam redzēt, ka, piemēram, pie 1 ampēra, nu, plus mīnus, ir praktiski 16 milivolti šis te sprieguma kritums uz drošinātāju šajā drošinātāju serdē ir šie te 16 milivolti. Tā kā, nu, ar to es gribu pateikt, ka, ja 30 ampēru ķēdē būs šie 0,3 volti kritums, tad tas cipars būs, nu, visticamāk kaut kādi 0,2, 0,1. Viņš nebūs vizuāli tik pamanāms, teiksim, un pievilcīgs meklēšanai. Es vēl laikam vienā video šo rādīju, tas ir ampermetrs šāds te, ko var ieslēgt drošinātāju ķēdē, ar ko viņš ir labāks par multimetru, ar to, ka viņš neslēdzas ārā. Multimetram, tam manējiem ir tāda problēma, kā jau es teicu, ka viņš pēc laika izslēdzās, un tad, nu, tā ilglaicīgi viņu nav iespējams mērīt, vai tad visu laiku jāiet un tā te hold pogu jāspaid, lai viņš tā kā atkal to izslēgšanās timeru atkal restartē. Tā kā, nu, tas ir mīnus. Un arī, protams, ar šiem te tādiem galiem grūti kaut kur patstāvīgi pieslēgties. Tas ir šis tādā ziņā tie pārievēls to mazāko drošinātāju, tā kā pavisam forši. Bišķi uztaisīt tādu uzlabotu versiju tai mērīšanai, tā kā mans multimetrs laiks slēdzas ārā, bet šis ir labāk piemērots tam procesam. Viņš neizslēdzās, tad es uztaisīju tādu te pasākumu, kad šitajā te, nu, tā vieta, kas būtu jāsprauž drošinātāja vietā, tur ir 2 vadi pielikti papildus. Viens vats aiziet ar mazo krokodilu šeit uz klemmi, un otrs vats ir uztaisīts tā, kur man viņš palika. Ir uztaisīts tas saucamais banāns iespraužamais,
Un tad es tālāk varu pielikt lielo krokodilu, lai es varu uzlikt uz šīs te klemmes atsevišķi. Un tad varam skatīties, jā, šeit arī pa daudz. Šits ir garažs kaimiņienē, tas nelaimes čupu, tas Peugeot, tam tantukam. Kaut kāds 2 gadu atpakaļ mēs viņam laikam jaunu aķi nopirkām, bet viņš jau nabaks nostāv nedēļu pagalmā, tad tur tukšs tas aķis, tad ir bez signalizācijas. Bet tas signalizācijas, domāju, ka tur vēl lielāks tas strēbiens. Viņš vienkārši to aķi nobeidzis. Es tagad sadabūju kaut kādu citu uzliku, bet, nu, kamēr nav risināts šītas jautājums, tas viss ir bezjēdzīgs pasākums. Tos aķis var pirkt un mainīt. Ēdās ārā, jā, bet, nu labi, ne par to es stāstu vairāk par to, kad ir tāda, nu, jāuztais tāda patstāvīgs foršs tas veids, kā var skatīties. Jo, diemžēl, mans multimetrs tāds, kas slēdzās ārā. Un šeit ir tā kā 10 ampēri maksimālais, es domāju, pilnīgi pietiekoši. Kas attiecas konkrēto problēmu, tad es izlēmu nedaudz radoši un kolhoznieciski pieiet šim jautājumam. Un atradu, kurš drošinātājs ir no aizdedzes atslēgas darbojās. Tas te atbild par šķiet kaut kas aizmugurējais loga tīrītājs, bija vēl kaut kādas lietas. Tātad viņam ieliku šo te dalītāju un aizvilku šo te vadu. Šajā te līgzdā iespraudu jau uz radio. Un tad šobrīd būs tāda situācija, ka radio darbosies tikai pieslēgts aizdedzes. Tātad, nu, stāvot mašīnu, viņš nelādēs ārā. Tie diezgan smuki tāds kājiņi, ļoti stingri ieiet iekšā. Viss ir zem, kā saka, drošinātāji, nekas nav pat taisno pielikts. Jā, tas ir kolhozs, bet cilvēkam pašam jāizdomā, ko viņš īsti to radio vēlas darīt. Ja godīgi sakot, es paskatījos, ka viņi šitie te nemaksā lēti. Kaut gan reāli skatoties, nu, viņš kā radio droši nav slikts, un es vienmēr esmu tikai par oriģināliem radio, nevis kaut kādiem androīdiem ķīniešu, kas, starp citu, bieži vien sēdina no staķi. Bet es varbūt mēģinātu atrast, nu, kaut ko čučut jaunāku, nu, kas ir tie standarta Volkswagen Audi radio, kam te 2 pogas, kaut kāds ekrāniņš pa vidu, vai modernāks vai netik moderns. Nezinu, kā tur rāmjiem, kā ko, bet nu, principā šeit šī te navigācija ir tieši ne cik nevajadzīga. Pastīsimies, kā tas darbojās. Nu, izskatās, ka diezko nedarbojās. Ir jāslēdz pašam ar pogu iekšā, jā. Bet, nu, vismaz aķi nelādē. Jā, sanāk, kad ir pašam jāslēdz iekšā. Nu, nekas. Cilvēks būs izlēms, ko viņš īsti darīs, tad arī viņš varēs risināt šo jautājumu, tā teikt, pēc pilnas programmas. Tāda lieta. Būs Audi atrasta problēma. Neteiksim, kad varbūt šis ir tas pats ideālākais veids, kā viņu novērst, bet nu jā, tad cilvēkam pašam ir jāizlem, kā viņš vēlas risināt tālāk to jautājumu. Tā kā, jā, nu šīs katrā ziņā jebkurā variantā nav pateicīgas meklēšanas lietas, jo tas aizņem ļoti daudz laika. Bieži vien arī, teiksim, zem tā viena drošinātāja ļoti daudz tie patērētāji, kaut kādi 5, 6, un tad jau tas neko nedod, ka es atrodu, kurš drošinātājs, teiksim, ēd. Ja zem viņi ir 5, 6 lietas, tad man viņas ir fiziski jāšķepslē nost. Un tikai tad var redzēt, nu, kurā brīdī pazudīs patēriņš, ja tur kaut kas varbūt zem jumta, tur apšulma vai vēl kaut kur. Nu, tāpēc, jā, šīs nav tās pateicīgākās un foršākās lietas, ko meklēt. Tā kā, labi, paldies, kas noskatījās, un tad jau līdz citam video. Ieliekat īkšķi, ja nav grūti.